te nesen skatījos Rīgas siltuma pēdējo auditēto pārskatu, kas ir 23. gada oktobris līdz 24. gada septembrim. Es ieraudzīju to, ka patiesībā, ja nebūtu šis meitas uzņēmums Šķeldas, šī katlmāja, tad Rīgas siltums strādātu ar pāris miljonu zaudējumiem. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga šī katlmāja? Tas nozīmē, ka ir kaut kur nesaimnieciskums pašā Rīgas siltumā. Pašā saimniecībā ir kaut kāds... Tas, ko es norādu, tā ir kabatiņa, tā ir precīzi kabatiņa, no kuras pasmelties un nesaimnieciskumam aizmālēt acis, kad viss ir kārtībā. Un tur rīdznieks pārmaksā par šo Šķeldas katlumu. Un ja mēs paskatāmies uz visiem šiem Šķeldas spēlētājiem, tad man kā finansistam rodas jautājums, kāpēc tik liela, rentabilitāte tam biznesam ir. Pēļņa šiem uzņēmumiem svārstās no 30 līdz pat 42% no apgrozījuma, kas ir tāds ļoti augsts rentabls biznesam. Kā tur īsti ir ar to nesaimnieciskumu un par šīm katlumājām, Kulberga kunga? Viss šīs te katlumājas strādā tātad siltumenerģijas tirgu, un tātad loģiski lētākā cena uzvar, un tad lētākā siltumenerģija tiek iepirkta. Tas ir pirmkārt par nesaimnieciskumu, šeit nemācējuši atbildēt, jo šie ir ļoti vispārīgi pieņemti skaļi saukļi bez, fundamentāla aprēķinu pamata. Es labprāt iepazītos atsūtītiem šiem te aprēķiniem, tad mēs varētu detalizētāk runāt, jo šis ir vienkārši tukšs fakts, Bet ir tā, ka viena katlumāja saražo pa 55 eiro megawatstundā kaut kādā konkrētā brīdī, un otra, tikmēr, kas ir meitas uzņēmums, saražo pa 22 eiro dārgāk. Tur jāskatās kopējo saražotās megavatstundas un kopējās nostrādātās stundas. Tas ir izrauts no konteksta, ka kādā vienā dienā iespējams bija tāda cena šajā siltumenerģijas tirgu, bet citās dienās savukārt šī meitas kompānija strādā piemēram pa 25 eiro par megavatstundu. Salīdzinot, vakardien bija arī tāda summa, tāpēc, kad ļoti veiksmīgi iestartēja šis TEC atlikums siltumenerģiju nodeva tīklā, un mēs pieņēmām to atlikumu siltumenerģiju, un šī atlikuma siltumenerģija veicināja labu konkurenci, un tad šī cena nogāja nevis, kā te minētie 70, bet te ir 25. Līdz ar to, šie fakti ir izrauti no konteksta. Labprāt, mēs arī, ja ir konkrētāki jautājumi, skaidrotu šo. Tas nav neatbilst patiesībai, kad viens ražo tik, otrs tik. Tur ir jāskatās kopējais gada griezumā, jo vienu dienu iespējams šī katlumāja var strādāt ar peļņu, bet citā dienā viņai ir iespējams šie zaudējumi un izmaksas, tad kopējais tas jāskatās balanss. Viens no tiem skaļajiem apgalvojumiem arī bija tas, ka tas Rīgas TEC vienkārši izlaiž ārā siltumu, ko teorētiski varētu paņemt Rīgas siltums, kad tiek izkūpināts gaisā siltums. Rīgas siltums, kā tirgus operators, ir izveidojis šo siltumenerģijas tirgu, kas ir tieši pakārtots elektroenerģijas tirgumu. Teiksim tā, elektroenerģijas ražotājs redz šīs cenas pirms beidzas šī siltumenerģijas izsole. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Rīgas siltums kā operators ir izdarījis visu, lai šo atlikumu siltumenerģiju varētu nodot tīklā. Un mēs jau arī šo pilotu projektu veicām no vasaras sezonas, arī aizvadītajā sezonā startējām, ka tātad ikdienas ieviesām ikdienas siltumenerģijas tirgu, kas ir tieši pakārtots elektroenerģijas tirgumu. Bet te ir jāsaprot, šim atlikuma siltumenerģijai viņai jābūt arī ekonomiski pamatotai. Viņai ir jābūt lētākai par šo neatkarīgo šķeldas ražotāju saražoto siltumenerģiju, tad viņai noteikti ir visas prioritātes.